pusē. Ja tu metrus ķer un boilas rullē, stundām skaties pludiņā un rezultāts nav nulle. Ja tev vizuļiem un vobleriem ir pilnas somas un tev džigošana regulāri pienās lomus. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvencē. Esam mūsu copes frekvences podkastā. Pie mums šodien ir ieradies slavenība. Celebrity sērija pie mums ir Rudolfs Kurgāns. Kugrāns, Vēlreiz. Rudolfs Kugrāns. Man ģeogrāfijas skolotāja nekad neiemācījās man uzvārdu. Čau, Rudolf. Jā, čau, Rudolf. Čau. Daudz jautās, kāpēc Rudolfs ir ieradies pie mums. No. Domā, ka būs joki, bet patiesībā runāsim par makšķerēšanu. Jā. Es pieļauju, ka daudz mūsu skatītāji pat nezinu, ka Rudolfs ir makšķernieks. Es esmu, es neesmu full-time makšķernieks. Mēs arī ne. Uz puslodzīti. Es teiktu, uz ceturtais slodzi. Man patīk ļoti es copēju. Es braucu copēt. Tas ir mans atslēgšanās tāds veids. Kas ir hobijs, kas man patīk un kurš ir absolūti nelīdzīgs tam, kas man ir ikdienā jādara. Man ir vairākas kaut kādas tās jomas, bet viņas ir saistītas ar kaut kādu izklaidi, un kur ir cilvēki, kur ir daudz komunikācija ar daudz dažādiem cilvēkiem, un tad copēšana ir, kur ir ar kaut kādiem ļoti izvēlētiem maz cilvēkiem kopā laivā un vairāk komunikācija ar ūdeni, laivu, nezinu, kādu iemācīšanos ar tiem tur ar bārdām, kas man veido, visu to pārējo. Klau, bet pirms mēs lecam iekšā sarunā par copu, tad varbūt ieskicē, tev redzam daudzos projektos, ik pa brīdīm kaut kas, ka uzlīst lietas, parādās kāds jauns projekts, varbūt pastāst, ko tieši tu dari patreiz, kas ir aktuāls? Es esmu stand-up komiķis, tas ir mans aktuālākais, viss. Šogad man ir tāds brīvāks gads no stand-up solo izrādēm, jo man pagājušajā gadā bija solo izrāde, tagad viņi ir izlaista straumēšanas platformā. Es nezinu, vai var teikt, vai nevar jums. Šeit organiz visu. Jā, viņi Go3 pieejam man pēdējā izrāde turpinājums. Un tad tagad es paralēli rakstu jauno materiālu, ko es ceru nākamgad rudenī laist ārā. Un man ir pāris televīzijas projekti, viens tāds jauns, kas būs baigi foršs, kur ietvaros man sanāca viesoties Ērgļos, dabūšu jādu cepuru, arī tādā copas vietā Ērgļi. Būs un arī kaut kādi jau zinām televīzijas projekti atgriezīsies. Un paralēli rakstu izrādi, un ja var ieplagot, tad ar 20 jaunām minūtēm, 15 jaunām minūtēm uzstāšos novembrī, būs tāda pasākumi Rudens depresija, kur tur uzstāsies improvizātori komiķi, un tad arī no Komedija Latvijas es un Kreičmans pārstāvēsim, būs Zemgales Olimpiskajā sporta centrā un Liepājas Olimpiskajā sporta centrā, un tur tās biļetes jau diezgan sarūk, tā kā, ja grib noķert laivā rudenī mani stand-upā bez open miciem, tad tur. Kur ir datumi? 2. un 9. novembris, jā. Piefiksējam. Jāmeklē Rudens depresija, ja tagad ierakstēs, tad foršs pasākums varētu būt, tur tiešām daudz dažādu joku pārstāvju uzstāsies. Tad tu sevi stādi priekšā kā stand-up komiķi. Jā. Vairāk, jā? Jā, tas ir mans pamats, jā. Visi pārējie darbi man ir izauguši no tā. Bet kopš šīs vasaras es esmu debitējis arī kā dramatiskā teātra aktieris. Valmieras vasaras teātra festivālā. Tev biežāk ir redzēs mums teātru skatos? Es ceru, ka jūs vēl kādreiz redzēsiet. Man liekas, tā debija bija diezgan forša. Un kādreiz es vēl kādam tādam projektam foršiem ar labu komandu piekrist. Gribu paslavēt komandu savējo. Viņi bija amazing cilvēki. Kāds noklausīsies? Nē, viņi nemakšķirē. Kā bija skatītājiem, kas ieradušies vērot šo izrādi, vai viņi gaidīja no tevis kādu joku? Kurā brīdī būs? Godīgi, es uzzināju pēc tam, ka daudz domāja, ka gan jau, ka tur visi pārējie spēlēs tēlus, jo tie pārējie visi bija profesionāli aktieri, un gan jau, kad Rudolfs stāstīs joks, un kā vispār nebija, man liekas, man bija viss nesmieklīgākā un tāds depresīvākais tēls, un kas bija tā kā no režisora puses speciāli. Un daudziem skatītājiem bija, kad viņiem vajadzēja, viņam 20 minūtes saprat, viņš te nav Rudolfs, viņš te ir tēls. Bet man pašam bija ģenerālis, kas bija pirmais ar skatītājiem, jo tur tieši sākās ar manu monologu, un ir 150 kaut kādi skatītāji. Man bija tāda maza identitātes krīze, jo es runāju, un tā kā skatītāji nesmējās, un es viņus nemēģinu sasmīdināt. Tad man kaut kāds pusminūte bija tāda ļoti jokaina sajūta, jā. Bet tik pār.
Bieži notiek vispār tādā sabiedrībā, ka tu izēji tur ar džekiem vai kādu gaidu, vai, Rudolf, Ido kaut ko smieklīgi. Pārsvarā laikam kaut kādos, kaut kur, kad sanāk būt kaut kādos lokālos, kur ir iedzēruši nepazīstami. Un tāpēc man iepatikās copē. Jā, tāpēc, lūk, mēs nonācām līdz copē, jā. Labi, pieskārāmies copē. Jā, pārslēdzamies copē. Kad pēdējais copēji? Pēdējo reizi copēju 10. augustā. Jā. Es kā atcerās pilnīgi datu. Tāpēc, ka es biju pēdējā reize, kas bija savos laukos, es copēju, jā. Bet man šogad sanāca mazāk, jo bija tā Valmiera, es daudz dzīvoju Valmierā, bet man bija tas, es tāpēc biju ļoti priecīgs, kad mēs aizbraucam tajā Somijas braucienā, kur jums bija viesis Naursmies, jo tad vismaz varēja, mēs 4 pilnas dienas copējām, tad varēja dabūt to. Tagad gaida septembra beigas, kad braukšu ar 2 dienām. Okay. Kur tev lauki ir? Lauki ir pie Gaiziņkalna. Tur ir Viešūra ezers, viņš gan tāds tā kā viņš tur dziļš ir, viņš ir, man liekas, sačakarāts ar visādām zīvu laišanām iekšā, kam tur, man liekas, nevajadzētu būt. Tur grūti ir, piemēram, līdaks asars, tur gan var izvilkt. Un tad tur ir vēl viens, man tāds vietējais čoms, viņš viņu sauc par ezeru mežu vidūs, kur viņš man šādi aizved. Es nezinu viņu oficiālo nosaukumu, kaut kur pie Bērzaunas, jā. Mēs Naurim prasījām to, kāds viņš makšķernieks skalā no 1 līdz 10 ir, cik traks. Cik viņš pateica? Viņš pateica 7. Viņš ir 10. Kur uzpeld arī, kā teikt, labais. Viņš arī sajauc, viņš 7 basketbolists un 10 copētāji. Tādā ziņā. Bet tu? Zini kā, es esmu... Man liekas, tā, kad ir copēšana, tad es esmu diezgan olīn, es esmu gatavs copēt to visu dienu, ja es esmu aizbraucis copēt. Man nav tā, ka es visu laiku domāju par copi, bet nemelošu vakaros, kad grūtāk ir iemigt, es YouTube skatos kaut kādus copus video diezgan daudz, jā. Tas ir pareizais virziens, jā. Grūti pateikt, ja Nauris teica, ka viņš ir tikai 7, tad es esmu 5. Maksimālais, jo, es teiktu, ka Nauris ir vismaz 9. Tad es varētu teikt, ka es esmu 7. Mums 10 bija, ja mēs skalā, viņš izvēlas copi treniņu vietā. Viņš teica, diemžēl ne, viņam jāspēlē. Nē, es copi nevaru izvēlēties arī stand-up uzstāšanās, bet es esmu braucis uzstāties vasarās, kad kaut kur jāpliek pa nakti ar kaut kādu vienu kātu līdzi. Tā gan ir bijis, jā. Klau, un vai tu tā kā nākotnē redzi, ka tu varētu vairāk pieslēgties copē, vai tas ir kaut kāds hobijs, ko tu varētu attīstīt? Vai? Jā, es ceru, tāpēc, ka es jau tagad, es tiešām tajā spinningošanā, es sāku un ar šis brauciens uz Somiju, tur tie vispārējie bija daudz pieredzējušāk un zinošāk, vairāk copējoši par mani, un es ar daudz ko iemācījos. Un es ceru, ka man kādreiz dzīve sakārtosies, kad es varēšu, gadā uztaisīt vienu solo izrādi nomaukt un tad pievērsties copē. Es es domāju, ka, tagad man vēl tur hobijos es amatieru basīti uzspēlēt, tas kaut kad lēnām gan jau, ka pazudīs, un tad paliks vairāk laika copē. Būs dēlam jāmāca copi. Taču, starp citu. Kur būtu labāks teikt, kas aizved tieši dēls copi? Tieši tā. Tad viņam liksies garlaicīgi, tad man viņš liksies garlaicīgi. Ejam tālāk? Nē, tu gribēji kaut ko jautāt? Nē, visu uzjautāju. Okay. Es dzirdēju jau. Mēs drusku vēl paturpināsim par tavu makšķerēšanas pieredzi. Protams, visiem skatītājiem interesē varbūt tev lielākie lomi, jā? Teiks, varbūt var ko palielīties. Zin kā, katram savs, jā? Nē, kaut kādi, cik man tajā Somijā bija kaut kādi 75, 77 centimetri. Bet, starp citu, tas, ar ko gan es varu, man vienīgais uzskata, man trofejas zivs ir tiešām asaris tajā pašā Viešūra ezerā. Pirms kādiem pāris gadiem rudenīs izbrauc, nekas negāja, un tad es nevarēju, es biju ar to čupi, jā. Un tad beigās mums tur tāda, es paliku vēl no krasta, paspinīgot ar kādu mazo gumiju, un es izvilku 44 centimetri asari. Tas bija. Jā, viņš bija. Es atceros, es vilku, man bija tāds kaut kāda maza līdaka vai kaut kas tāds nāk, bet kaut kā sadāk, tu ieraudzīji, kad ir tas strīpainais, tas bija. Tas man patika, jā. Bet, es nezinu, man ir tāds, tajā Somijā bija, man liekas, 75, kaut kas tāds. Bet tā, man ir tāds standarts, viņas esmu izvilcis daudz, tāds 60, 65 centimetri līdaks, tāds. Kā tev, teiksim, ar tom
pārstāv tikai spinnings vai? Jā, gribēju prasīt, kā tehnika? Jā, es neskaidot savos laukos, kur ir tā mūsu tāda ar manu mammas brāli, kuriem, tā kā tāda savu vietiņu, kur mēs ejam paķert kāds breikšus, mēs tur ķeram un balti, tad nekur citur es tā kā speciāli nevaru. Citur, tā es braucu tikai spinningot, jā, un tikai savos laukos pamakšķerēju uz plūdiņu, jā. Tad plūdiņš arī ir izmēģinājums. Bet tur es makšķerēju vēl joprojām, tur ir mana vecstāva makšķere. Labi, negluži tur bambus kāds, bet tā. Tas ir tikai tur, ka man patīk saķert. Mums ir pašiem savu kūpinātavu, tad tur var uzreiz uzkūpināt, breiks, piemēram. Un jā, tā kā, bet tā baigi, nekur tā es nebraucu sēdēt vai kaut kas tāds. Man laikam bišķi pa garlaicīgi. Man patīk kustēties un tā. Tas ar laiku ar vecumu varbūt parādīsies. Tad varēs tā kā Grabovski. Sēž cilvēks visu dienu platformas. Visu dienu ne, bet savus stundiņus, jā. Bet vai tu zini, ka Latvijā ir tāds sporta veids kā makšķerēšanas sports? Jā, es zinu. Es atvainojos. Kas jūs, ja jūs nezināt, es esmu 2 gadus strādājis studijā un komentējis. Ar Mārtiņu kopā. Jā, tas bija Pastāst vairāk. Rīga Predator Cup. Jā, bet Grand Tour. Jā, nejaukt ir Garmin Predator Cup, bet jā, es esmu Rīga Predator Cup komentējis studijā. Un, starp citu, man vēl es esmu bijis, tā bija viena no manām interesantākajām uzstāšanām dzīvē. Es esmu uzstājies dienu, tad, kad pagājuši rudeni Rīgā notika pasaules čempionāts spinningošanā no laivām. Tajā viesnīcā es uzstājos, un tad bija ļoti smieklīgi. Man bija angliski, viņi prasīja, lai materiāls par copi. Tad bija ļoti smieklīgi, ka tur bija diezgan daudz ekipāžu, kas nesaprata angļu valodu. Viņi uz mani vienkārši skatījās. Tad bija kaut kāda tāda, kas bija pārāk nopietni gatavojušies tai copē. Bet tad ieraudzīja, ka tur amerikāņu ekipāži bija ar āliņu Itāļu laikam. Tad es tā baigi koncentrējos uz viņiem. Un Mārs Olds pēc tam teica, sākumā likās, tev būs grūti, bet kaut kā tu izlīdi beigās, kad tu atradi tos cilvēkus. Tā kā jā, es zinu, kad ir makšķerēšanas. Es pats esmu arī skatījies, man ir viens čoms, kas ir, es nezinu, kā viņi sauc viņa komandu, bet tāds Māris Gerāns, kas piedalās, es nezinu, varbūt jūs... Māris Krēpaus? Krēpaus, jā, Grēms vienkārši iesauka, un viņam draugs ir Māris. Jā, viņš ir Unitika team, spinningu no laivām. Latvijas čempionātā. Tagad Alūksnē bija, viņam vienu dienu labs rezultāts. Viņš teica, pirms Alūks teica, ka viņi tur kovērtējumā pa trīnieku laikam cīnās. Viņi bija diezgan augsti vienā dienā, jā. Tā kā es zinu. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt, un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvencē. Bet tu zini, ka ir vairākas disciplīnas, ne tikai par laivām. Es tagad pateicos jūdiem, es zinu visu. Es zinu par street fishing. Es nesen skatījos sacensības, kad ir tā foreļu, kur pat tie sektori sadalīti. Dīķi forels? Nē, tur tieši bija upē. Jā, streams saucam. Streams vienkārši. Bet vai tā vēl tiksim, jā? Vai tā mēs vēl tiksim? Nē, es zinu. Un es esmu arī no tiem, kurš... Es kā tāds, pats, kuram patīk copēt, kurš arī šādi paņem līdaku līdzi kaut kādā, kas man liekas pilnīgi normāli, bet arī tāpēc tas ir mazākais procents. Es esmu daudzies ar tiem cilvēkiem, kas vispār necopē. Es esmu kļuvis mazliet par tādu kā sporta copes, arī tādu advokātu. Cits jau, kā jūs tur vienkārši, kāpēc tu viņu, kur tu tās zivs ir, es viņu atlaidu, kāds sakars, kāpēc tu, tad jāskaidro, ka tas nav tikai par to ēšanu un... Jā, vispār, jo tie cilvēki, kas vispār, man liekas, nesako copēt, tam tas liekas, ka mēs vēl joprojām tikai kā alu cilvēki maucam. Tikai, jā. Bet arī sanāk apēst kādu no tām? Jā, es šādi apēdu. Man kādreiz, kad es braucu copēt, pašam sagribas, man būs mājās kaut ko uztaisīt. Kādreiz, ja mamma paprasa, ja viņa zina, ka es braukšu copēt, viņa teica, ja kas ieved mums mājās kādu līdzi, ja sanāk pēc tam. Es maz, bet kaut ko jau šādi patīk, jā. Kaut kas, kā noķerās kaut kas. Jā, nē, es domāju, ka krietni mazākā daļa no tā, kas, lai gan es neesmu super daudz izildzis, bet vairāk iet atpakaļ nekā, jā. Bet tu gribētu vairāk kaut ko iemācīties noķert arī? Vai tev pietiek, ka tagad ir lielāk? Mums ir daudz pazīstami, tā kā copmēji, kas var palīdzēt uzlabot skills. Man ir jāiemācās copēt, lai es kaut ko lielāku. Man vienkārši ir parastā tā spole, es gribu iemācīties ar to, multiplikātoru? Jā, jo man tikai Somijā iedeva
pamēģināt, bet tad, kā es tur tos mētienus mētu, man gāja tās bārdas, un tad es tā domāju, es zināju, ka es pēc tam mēnesi uz priekšu nevarēšu to darīt, un tad es sapratu, ka es labāk makšķerēju ar savējo, izvelku tās zivis, kuras es ar šito varu izvilkt, bet es izbaudu to copu nevis 3 dienas, vienkārši, kāpēc man nesanāk, tā kā. Un tas, ko es kādreiz gribētu pamēģināt, man vienmēr, kad es skatos video, ļoti forši liekas tā iešana, gar upēm uz kaut kādām tām, ko es nekad neesmu darījis. Taimiņu, lāšu, forē, tas viss. Jā, jo tas tā liekas tā forši. Jā, mēs varam. Tagad vēl pats var paspēt pa upi pastaigāt, jo līdās ar 30. septembrī. Nevar, jā. Liegums būs, pie upēm. Tagad tur kaut ko var dabūt? Jā, protams. Tagad arī daudzi brauc arī uz to pašu salacu. Jā. Jā, tos kaut kad gribētu tā. Tas izskatās tā. Vienmēr, kad kāds video skatos, tas izskatās ar tāds ļoti kaut kāds foršs process. Tā staigāšana, jā. Ziemā atkal tur diskomforts, teiksim, ka tev vajag tur to skatīties, lai nav baigais mīnus, tev krokas, salas, zivmoki un tā tālāk. Bet tādā siltā laikā baigi forši. Jā, bet man arī tieši tā ziema mazliet arī piesaist. Tas tāds brīd, ko gluži es laikam negribētu, tas tā, bet tā kaut kā bišķīt, jā. Ko mēs, ja mēs tā kā aizķert tās disciplīnas un arī to copas bagātību, tad mums ir sagatavots kā tāds negluži izaicinājums. Vienkārši mēs tev izglītosim. Labi, baidies jūs izglītošu. Jā, vai mūs pārsteigts. Bet tu droši atver kādas radošās čaklas, čakras attiecībā uz tiem materiāliem, ko Renārs Tuņās mums parādīs uz lielo ekrānu. Un skatītājiem arī ekrānā parādīs. Jā, skatītāji noteikti redzēs to ekrānā. Tad mums ir no dažādām... Mums ir Latvijas makšķerēšanas sporta federācijā oficiāli 10 disciplīnas makšķerēšanas sportā. Jā. Mēs tev rādīsim bildi. Tev būs jāpasaka disciplīna. Kas tā par disciplīnu ir? Ja tu netiks galā, mēs tev palīdzēsim. Pēc tam būs vēl papildus kaut kas jāizdomā. Bet es varu arī izdomāt tās disciplīnas. Kas tas ir? Mēs arī sāksim ar to. Jā. Mēs absolūti nav ierobežojumi šajā gadījumā. Es domāju, ka varbūt federācija pamainīs savu mājaslapu pēc šī podkāsta. Tas kaut kāds dažs. Uzreiz atgādinām, ka visas bildes ir ņemtas no oficiāla resursa, kur... kas laikam ir tie, kas ir fotogrāfi, viņi visi ir piekrituši tam, ka viņas fotografē. Šeit nav runa vairāk par to pašu, negluži aktieri, bet dalībnieki tajā bildē vairāk ir par to, kas tur notiek. Un video aprakstā būs atsauces bildēm. Jā. Sāksim disciplīna numur 1. Jā. Es varu pateikt, priekšā tas ir Zundas kanāls. Es zinu, es esmu no Āgenskalna, no Āgenskalna Toigalns audzis, bet... Tas pirmkārt, šitā izklāst pēc disciplīnas ir otrdiena, man vai nu vairs nav darbs, vai īsti nav darbs. Un tāpēc man ir brīva pēcpusdiena. Un tad es tos cilvēkus apskaužu, bet... Zem street fishing iet taču, kad spinningo, vai šitais ar kaut kāds street... Spolu šeit nav redzama. Jā, lemīn. Tātad, viņiem ir... Man patīk tas, ka bildrāt sakties, man ir daudz laika. Nē, bet man tā ir kādreiz bijis, kad es eju, ziniet, tā kā uz tiem cilvēkiem un citi, piemēram, man tur sieva vai kaut kas skatās uz tiem cilvēkiem, es vienkārši otrdienās sēžu. Es skatos uz viņiem, tas ir krūti. Kaut ko viņi ir dzīvē pareizi izdarījuši. Bet šīs disciplīnas nosaukuši vienkārši, tur ir baigi. Viņi makšķerē ar pludiņu, vai ne? Es nezinu. Gaisā var redzēt, jā, es redzu, jā. Bet man patīk tas pirmais aktieris, kā mēs viņu saucam. Dalībnieks. Vispār sportists. Bet es domāju, ka viņš noteikti sportists. Jā, tas saka, viņš ir sportists. Viņš pats pirmais Latvijas profesionālais makšķerēšanas sportists. Pārliecinās, ka tas ir Latvijas čempionāts. Bildi no Latvijas čempionāta. Jā, tā Latvijas čempionāta. Latvijas čempionāts pludiņu makšķerēšanā Zundas kanālā. Ļoti pareizi, tika izņemot Zundas kanālu. Tas tiešām Latvijas čempionāts pludiņu makšķerēšanā. Tieši tā. Nē, bet ne jau tā disciplīna. Disciplīna tā nesauc. Zundas atklātais Latvijas čempionāts. Atklātais čempionāts Zundas kanālā. Bet tiešām tā bija labākā vieta, kur atrast šīm sacensībām. Ir vairāki posmi Latvijā. Vairāki posmi. Noslēdzošie šeit bija Zundas kanālā. Jā, pareizi, jā? Vai noslēdzošais vēl būs. Būs tās atvainojas. Bet viens no posmiem. Šis bija, ja nemaldos, 3. posms, kur, Zundas kanālā tas ir ļoti pateicīga vieta, jo tev ir tas betona mala, un tu vari izsēdināt tos sportistus. Tā kā viņi pludā nav daudz, tad viņi visi tur sajiet. Tieši tā. Kāpēc mēs gribam arī parunāt par to? Mēs arī ieskicēsim par tām disciplīnām, kas notiek situācija šobrīd. Piemēram, pludiņu makšķerēšana. Jā, ļoti maz dalībnieku. Jā, un mēs labprāt gribētu kaut kā
motivēt pieteikties vairāk sportistus šai disciplīnai. Bet izskatās klasiski iespējams. Viņš tas, ka 3 viņiem. Viņi ir vairāk nekā 3 reizes atgādina. Varbūt mēs varētu pāris idejas paģenerēt, kā mēs varētu piesaistīt vairāk dalībniekus. Ko pamainīt noteikumos vai arī ko mēs... Nē, es domāju, ka noteikumos nekas. Es domāju, ka tūlplāna vīrietis ir vienkārši jāizmanto kā reklāmas seja. Jo būsim godīgi, viņš izstāsta pēc tāda, ja viņš teikt, ka pludiņu makšķerēšana tas ir forši, man būs tāds, es tev ticu. Jo man vienkārši, es uzreiz esmu par viņu, man patīk, ka viņš ir tas old school, redz tur tālāk, jau var redzēt, tas tur ir uzbūvējis savu kādu laboratorijas stūri, viņam ir spainis. Un kāds, viņam ir krēsls, ko viņam gaļo, ka mazdēls uzdāvināja. Un viņam vienalga, viņš mauc, un gaļo, ka viņš uzvar to, kas ir pa vīdi. Vispār vajadzēja savākt arī rezultātus. To esam apskatīties, jā. Un varbūt tās var arī tieši ar šo bildi reklamēt, parādīt to, kad šis tāds caur joku mazliet nopietnāk, kad nevajag obligāti tur, lai, ja grib piedalīties sportā, tur super ekipa, pietiek arī kādam vairāk ir, kādam mazāk, bet tu tāpat var mest izaicinājumu tam, kam tur ir nereāli daudz viskaut kā. Dūris ir atvērts visiem. Tieši tā. Bet tas arī ir pludiņā vajadzīgs. Ir vajadzīgas jaunas vēsmas. Vēsmas arī, jā. Bet jaunas vēsmas noteikti ir vajadzīgas. Un pludiņš, es domāju, vismaz zinot tos dalībniekus tur, viņi ir absolūti atvērti jauniem sportistiem. Nākiet, startējiet, sagādājiet konkurenci un vispārējo. Disciplīna nav vienkārši uzreiz pateikt, ka tur vajag... Ieskicē, Rudolfam, cik maksā viens tas maka kāds? Maka kāds nebūs dārgs, viņš būs... Labs būs pāris simtos, bet štekers tev ir, ar visiem... Minē, ka valges. Cik tā varētu būt, cik tā liekas? Bļāviens, tagad jūs 500? Nē, pagaid. Cik varētu būt? Vairāk. Vienkārši nofiksējam. Labi, es sāku 800 eiro. Es teiktu, tāds varbūt entry levels varētu būt tur no 3 līdz 4 tūkstoši. Bet te ir arī ekonomi. Tu vari arī, kāpēc tas tā ir? Pludiņā tev ir vairākas disciplīnas iekšā apvienotas. Tev viens ir tas, ka tu vari makšķerēt ar spoli, teiksim, tas būtu tur mačkāts vai kā. Tad ir maks, kas ir bezriņķa makšķer šeit. Tad ir štekers, tas, ko viņi tā vēl tāds milzīgi garās, 14 līdz 14 metri, kaut kas tāds par pludiņu. Viņi ir super viegli, un tāpēc arī tā cena ir. Viņš ir tur karbonu, viņam tur tie uzgaļi un vispārējais. Tas visdārgākais, jo tad ir straumē makšķerēt. Gribu teikt, šiem čalim arī tāda, domāju? Nē, tas maks tie, viņi visam makiem. Tas ir bezriņķens makšķers. Šī ir vienkārši, sapratu. Šitā ir viens no rīkiem, ar ko viņi var makšķerēt. Un izstāstīsim arī, kā noskaidro uzvarētāju vai labāko šajā disciplīnā. Uzvar tas, kurš noķers vislielāko dzīves svaru konkrētajā sektorā. Viņiem 2 dienas sacensības, ja nemaldos, viņiem ir saīsinātā diena kaut kāds 3 vai 4 stundas, un viņi katru dienu tev, tas, kas ir noķers lielāko svaru, viņš dabūna punktu skaitu, un tad, kam ir mazāk punktu pa 2 dienām. Ballēs, skaitā. Jā, bet pludiņš ir viena no disciplīnām, kur noteikti akūti vai jaunus dalībniekus, un viņi ir gatavi iemācīt, parādīt, viņi ļoti atvērti džeki. Tā kā pludiņš noteikti aicina jaunas asins pie sevīm. Jaunas vecas asins vai vecas jaunas asins. Zini, kā NBA ir tas logo, tas basketbols silets. Jums vajag šito te paņemt to siletu. Pludiņā? Visu cieņu sportisti šajos gados. Protams. Es domāju, ka šitā ļoti uzskatām bildi, jo te nav redzēt, ka vecuma ierobežojums nepastāv. Tas nav tur basīt, pumpēt pa brīvdienām, jā? Tas ir reāli, te var aiziet. Tā ir labi. Pludiņam izgājām caurējiem nākošo. Mušiņu makšķerēšanu. Jā, easy. Tu kaut kā baigi uzmanējāt. Runājot par mušiņu makšķerēšanu, arī tā komuna ļoti maza ir. Vakar arī noslēdzās Latvijas čempionāts un tika noskaidrots Latvijas čempions. Bet tā komuna ir projām maziņa un viņi kaut arī cenšas audzēt, bet nesanāk tik daudz piesaistītos jaunus spēlētājus. Ko mēs varam palīdzēt viņiem? Tātad, pirmkārt, iedomājieties, ja man multiplikators visu laiku aizgāja bārdā, kas man te notiktu. Bet, zini, šitien gan, man liekas, ir... Es par mušiņu makšķerēšanu, es esmu skatījies kāds video, kas ir... Te kā piesaistīt, man liekas, baigi grūti, jo šitā, man liekas, tā, tomēr baigā niša tev ir jābūt... Jo es vienmēr, tagad es kaut tos video redzēju, tos, kas ir tie mušiņi, viņi uz to, par to savu kādu, tā kā par to bēdu. Viņi tur tā ļoti, tur paši tās mušas... Tur baigies dzīves stils iekšā visādi. Ja man ir kaut kādi 35 gadi, man patīk uztapēc, domāju, varbūt, tā kā
Tā baigi grūti, man liekas, ielikt tajā. Tam ir jābūt, ka tas, man liekas, pret tevis ir atnācis tā kā super dabīgi. Es nezinu, mans tāds normāls. Bet fun fact, piemēram, Anglijā numur 1 makšķerēšanas veids. Jā, viennozīmīgi. Viņam arī ir pateicīgs tās kalnu upes ar forelēm ļoti daudz un lašiem. Bet kas, man liekas, mušķiņu makšķerēšanā viens no faktoriem, kāpēc varbūt viņš nav tik masveidīgs, ir kaut kāds priekšstats radies sabiedrībā Latvijā, ka ir diezgan maz vietas, kur tu var mušķiņot. Tāpēc, ka tev tās upes ir, nav tās straujās upes, tik daudz vēl kaut kas, es domāju, ka, ja mēs uzaicināsim ciemos vienos kādu no mušķiņu makšķerēšanas speciālistiem... No nākušiem epizodēm būs, jā. Jā, tad šeit mēs dzirdēsim to, ka Latvijā tas ir iespējams, pat to var darīt pat no laivas. Un kad es esmu skatījies, ko daudz varbūt arī tā kā varbūt nav dzirdējuši, kad tu skaties mušķiņu makšķeres sacensības, teiksim, Latvijas čempionātā, pasaules čempionātā vienalga, šis ir viens no visfiziskākajiem. Jā, tā jau ir. Jo viņi iet iekšā un skrien ārā. Ar lomu, jā. Ar lomu, jā. Un tev ir mega traume, tur fiziskais ir reāli. Viņi ir reāli, tā kā viņus nodzena. Tas ir viens no visfiziskākajiem. Jā, es esmu skatījies, jā, tā izskatās. Jā, tāpēc tas ir tāds kardio, salīdzinot ar citām disciplīnām. Attīstot drusku domu par to piesaisti. Ko vēl varbūt viņi varētu pielikt noteikumos vai atvieglot noteikumus vai kaut kādu knifu iedot, lai būtu vairāk to dalībnieku. Kā es sāku, es tagad tiešām sāku, ka, man liekas, ja visu var, tad es palieku pēc šī, ka šis ir ļoti specifiski. Jo, ko viņi varētu tur mainīt? Tā. Es teiktu vienu. Viņam vajadzētu popularizēt to, cik daudz zivs un cik lielas zivs tu vari noķert ar to metodi. Ja? Jo kas piesaista jaunas dalībnieks, ir tas, ka tev ir tie lomi. Fīders ienāc iekšā, tur uzreiz parādīt, cik ātri tu vari saķert daudz zivs pret citām disciplīnām. Pieņemsim, karpu makšķerēšanā līdzīgi. Ja, tur pārgāja no kaut kāda kartupeli, ko tu spraudi, pārgāja uz boilu, un no boilu tu vari tur iztīrīt čutni ezeru. Ja. Viņiem vajadzētu parādīt, ka ar šo tehniku Latvijā tu vari noķert ļoti smukus eksemplārus. Un tas varbūt raisīt tos jaunos. Es izmēru kaut kā interesē, varbūt es esmu palaidis garām, jo es tā kā Instagramā skatos visādas, kaut kur arī YouTube. Man liekas, vai varbūt man ir paslīdies garām arī tāds spilgts, šobrīd tomēr tie sociālie, tas kontents. Man varbūt ir palaidis, ir Latvijā kāds tāds mušiņu makšķerētājs, kas ir tāds, tā kā tur Alex Crazy Fisher ir tāds... personāžs? Jā. Īsti tā tik kolorīts nav. Jā, nevienā citā vienkārši nav dzirdēts. Bet es domāju, ka viņi sabiedrība, uz viņi arī komunā jā, bet es domāju, uz āru. Uz āru nav. Trūkst influencers. Īsāk sakot, trūkst influencers, kas viltu iekšā. Kurš būtu interesants un kurš arī rādītu tos lomus, ko var, tā. Jā, tā kā cerams, ka piefiksēs arī mušņotāji, kad jāsāk uz āru strādāt. Jā, un telefonu, notīriet kameru un mācam. Vai jāsāk startēt toples. Jo viņi ir labā fiziskā formā. Viņi noteikti ir, viņiem jābūt. Kājas noteikti. Laižam tālāk. Viņš tā ir kaut kāda dīķa karpa makšķerēšana. Nē, viņiem ir, es neievēroju kādus. Dīķu spinningošana, kaut kas no krasta dīķa foreja spinningošana. Ļoti labi. Tā ir foreja spinningošana dīķos tieši tā. Okay, kuru disciplīnu es pats pārstāvu. Jā. Tautīs izlasēju. Okay. Ar šo disciplīnu ir tā, ka tas sports skaits ir diezgan ok priekš Latvijas. Problēma mūsu gadījumā Latvijā nav, kur trenēties dīķi nav. Mēs braucam uz Lietuvu, bet nākošu gadu cerams, ka mums sanāks kaut kas ar to visu. Bet, es izteikti problēmu neredzu. Mēs arī taisam jauniešu sacensības, kur piesaistam jaunus. Cik jums jaunieši piedalās? Šajā sēdienā, Latvijas čempionāta 2. posms, 40, viss vietas pilnas. 40 jaunieši. Tas salīdzinot ar citām disciplīnām, kur piedalās 11 cilvēki. Bet šeit jauniešos ir 40. Un vīrieši un pieaugušos? Pieaugušos kaut kur reiz ir lietuvieši un ukraiņi atbrauc. Mēs esam 60, 70. 70 tas ir pīķis. Šis vispār liekas kosmos, redzot šo bildi, tāpēc, ka te jau gan tu kā stāv sāns pie sāna. Jā. Tev kaut kā rīktīgi ir jāpārliecina tā zivs nākt. Šajā gadījumā tās perspektīva tāda ir, bet, bet tāpat 5 metros stāv 2 sportisti, tur tāda sektora satelīta. Jā, šitien toči tad izstās tuvāk. Jā, un uzvar tas, kurš duelī noķeras vairāk foreles.
Pagaid, tur ir dueļi. Okay, šitā jau ir laba reklāma. Tas ir duelis. Es teiktu, tas ir galvenais selling point šitai disciplīnai, jo tas ir pa lielam, viņš kaut kas asociēts ar kādu taiboks, jo tev ir boks, kur tev ir garie raundi, un taiboksā tev ir mazāk raundi, jo viņš otri ātri izslēdz ārā. Šitan ir tieši tas, ka tas ir tāds intens 20 minūtes jums ir, 20 minūtēs viens pēc otru sitās, kurš saķer vairāk zivis. Tas ir krūt. Šitais ir tāds, ko... Jārāda video. Cik šis tev var skatīties? Šis ir sporta veids, makšķeršanas sporta veids, ko varētu vistuvākais iekļaut sporta olimpiādā. Jo dīķis, tā kā tāda kontrolēta. Vienīgā problēma nesot zivis. Jo zivs nav sportists, jo zirgs esot sportists, zivs nesot. Tas ir vispār. Un galvenais ziņā, kas ir olimpiskās spēles, nekad neesmu redzējis, ka zirgam iedod medaļu. Nekādu. Tikai cilvēks dabūna medaļu. Zirgs nedabūna medaļu. Vispār. Pa to zirgu palādījums super. Tu paglaudi iedod graudu. Un tā viņš satraumē kāju. Ojojoj, tu mirsti. Desās. Desās, jā. Bet šeit viss skaidrs mums, jā? Eksāmenis nokārto, ceļam tālāk. Paga, tā. Viņš met iekšā to, ar ko viņš kaut kādu nomēra dziļumu. Tad tā būs feeder makšķerēšana. Nē, garām būs. Bet, tuvojies, jā. Pagaid, pāris elementi ir no feeder makšķerēšana. Pagaid, bet tas, ko viņš met šobrīd iekšā, ir... Tas saucās spoms, ka barotāva. Barotāva. Fuj, barotāva. Pasties uz kātiem, varbūt kaut kas ar kātu. Jo tas nav vienīgais kāds. Paga. Karp. Nē. Karpa makšķerēšana. Kas tas ir? Šitais ir Latvijā bildēts? Šis ir ļoti, es pat teiktu, īpašu vietu. Tas ir pie Irlavas. Zinu, kur ir Irlava. Jā. Tur ir milzīgs tāds dīķis. Rudiņu dīķis saucās. Viņš tāds epik, jā. Viņš ir privāts un slēgtais tāds. Es varu iemest par... Tas karpu cope, ja, un tad tas ezers, kas bija maniem laukiem, tur savā laikā Čirsons izdomāja, ka ezerā būs tā kā karpu cope. Un tur salaid daudz karpes, un pie tās paši manas tās izslavētās peldētājus tajā dienā, kad bija tās sacensības, un tur negāja mans ops ar to pašu kā, ar ko viņš tur visu makšķerēja. Viņš tajā dienā izvilka, man liekas, 11 karpus, un viņš būtu absolūti triumfējis vienkārši tajā sacensībā. Viņš iebrauca laivu ar cīgu, un tā kā, Atrisināja. Tas viens, ko viņš tam Atrisināja vakariņu jautājumu. Un Igors var izstāstīt noteikumus, kā tiek noskaidrot uzvarētājs. Pa karpām ir tā, ka pirmkārt par pašu disciplīnu, tad karpu disciplīnā mums pietiekami daudz sportistu Latvijā, viņi diezgan populāri. Tikko bija mums Latvijā pasaules čempionāts karpās, sievietēm un jauniešiem. Pirmais pasaules čempionāts jauniešiem bija tieši Latvijā, Jākapilī, Baļotas ezerā. Un kur mēs plūcām zeltu? Kur mēs plūcām zeltu. Mūsu meitenes paņēma 1. vietu, jaunieši paņēma 3. vietu, kas ir ļoti labi. Un tikko arī bija pasaules čempionāts, ka vīriešiem viņš... Horvātijā tikko atbrauc mūsēji, vēl kas varbūt ceļā ir varbūt. Kurš ir atbrauc, šodien rīt iebrauc, pirmā ekipāža, bet mūsēji palika 16, bet tur ir milzīga konkurence. Tur ir kopā... Tur ir 30... komanda. 30 valsts bija, skatījos protokolā, jā. Okay. Un no viņām tev ir, vai 3-1, 3-1, un tur bija 3 komandas, no katras būtībā tev ir 100 komandas. Komandā ir 2 sportisti, un tad reiķina 200 sportisti presingu. Tā ir taisnība, ko es esmu dzirdējis, kad karpu makšķerēšana ir tā kā dārgākais varētu būt tāds. Vai vairs nav tā? Skaties, es šo varu iekomentēt. Man ar tā visu laiku likās, bet tādā brīdī, kad es saprotu, kā mūsu džeki sāk pirkt laivas pa kādām cipariem ar kādiem motoriem vispār. Okay, jā. Ja tu izslēdz ārā laivas momentu, tad karpu ir noteikti... Bet tad tomēr tā laiva. Karpu ir konkurēts par laivām noteikti citās. Ja tur ir benzīns, tad parādās karpās ir barošanas milzīgas. Jā, bet, kad uzslēdz kādu karpu makšķerēšanu video, tad parasti video... Nopietni skaties? Nē, es esmu mazliet pasties, 75% ir no tā, tā kā restorānā tā ir zupu, tā karpē kaut kā tur vārda. Tā viss, kas jums vajadzīgs, ir 36 kg barīgi. Kukurūzas, šitās melnās, man parasti patīk pielikt olīvītes, bišķi pielikt ingveriņu, tur viņai ļoti patīk. Un karpiņām šitās tajā dīķi Irlavā, karpām vispār viņas tādas izlabojuši. Tas tur liekas, tie visi varētu iet pavāros, man liekas. Bet man liekas, ka karpis ir viens no, varētu būt visnogurdinošākais, kur vajadzīga mentālā izturība, jo viņiem sacensības norit 72 stundas, tas ir sacensību pro formāts, un 72 stundu laikā pārsvarā viņi neguļ necik. Viņi guļ kaut kā tur 1-2 stundas, lai tie, kas tiešām iet uz uzvaru. Ja? Tas nozīmē, ka viņiem ir mentāli jāiztur, un tev ir
šitā metot, tev ir jānotur milzīga distance, tā 72 stundas. Viņi met līdz, labi, Latvijā ir kāds, kas var 190 metrus izmest, bet pasaules rekords, man liekas, ir pie 270. Okay. Tas ir, tu noturēt to distanci, to visus tos 72 stundas, tas ir mega. Jauns dalībnieks noteikti vajag. Jā, noteikti. Jā. Tur šodien redzēju, arī dāmas bija izlikuši video ar aicinājumu pieteikties dāmām uz treniņu, iepazīties ar karpu makšķerēšanu. Jā. Jo gatavojas nākošu gadu. Jā, pie Ingas Pīlādes var pieteikties noteikti. Viņa pie mums arī bijusi podkāstā. Bet jā, tur karpās notiek viss, ir jauni dalībnieki arī aicināti. Un, teiksim, varbūt var gāzt nedaudz to mītu par to dārgumu. Ir Latvijā veiklos, jo tu vari aiziet dabūt tādu startup package, kurš tev nebūs kosmos nemaksās. Tu tiešām tu vari iestartēt disciplīnā, vismaz pamēģināt, un tādā regulārā copē tev nevajag tērēt tur 1000, tu vari pietiekami sakrīt ciparu. Noslēgumā par karpu, arī šo bildi vienkārši izmantojot apstāties smuka daba, apstāties izcili noķerts kadrs, vienkārši izmantojot šito reklāmu. Tas ir no mūsējās reportāžas. Tad arī šo var likt kā NBA logo, ja? Jā, absolūti, jā. Absolūti, jā. Uz krekliņiem drukājam, viss ir. Mērķi aiziet. Te ir perfekts kadrs. Tā. Bet uzvar tas, kurš noķer visvairāko svaru. Viņš tur ir katru dienu. Dienā vēl, ja nemaldos, ir 2 vai 3 svēršanas, kā atkarībā no kuriem sacensībām. Jā, un tad viņi skaita to svaru, skaita punktus un beigās, jā. Baļu summu. Jā. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt, un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvencē. Labi, ejam tālāk. Nu tad šitā ir tā feeder makšana. Tā pirmo trāpīja. Tas manējais jājam zirdziņš. Es pēc zivtiņas uzreiz. Mazāk kaut kāda. Kā Normans Grabovskis teica, šis paninieks. Paninieks. Jā, tā ir feeder makšķerēšana. Kā iet feederim Latvijā? Feederim Latvijā daudz gribētu domāt, ka tur iet kaut kas slikti vai neiet slikti, bet, ja skatās no dalībnieku skaita, tad ir 2 līgas. Katrā startēja 40 plus cilvēki, plus vēl ir daļa no tiem, kas varbūt paņēmuši pauzi startā, tad, ja sasumē kopā, tad mums ir tāda aktīvi, ļoti aktīvas, 100 plus cilvēku sezonā, tas, man liekas, ir pat tīri ok. Un mums būs arī kāds no feeder pārstāvjiem nākamajās serijās, bet te doma ir tāda, ka ir Latvijā tas Latvijas čempionāts A līgā, kas ir kā amatieru līgā, nedaudz līmenis zemāks, un viņiem ir speciāls startup package priekš tiem, kas grib iestartēt. Viņi atnāk, viņiem ir bezmaksas dalība pirmajā posmā, viņiem ir viņi pēd zupu pēc pirmā posma, kas tur ir kopējais katls, tur kaut kāda garšīgā, bet pa lielam viņiem ir iespēja bezmaksas nostartēt, kas ir viņi piekļūst lētiem tārpiem un tā tālāk, visādiem plusiem. Tādā kaut kādā hobija līmenī, man liekas, feeder makšķerēšana arī super populāra. Tā kā tiem, kas nepaspēt. Jā, viņi ir super populāri. Te ir vairāk jautājums par to, cik tu vari no tās hobija copas nokonvertēt uz tiem sportistiem. Sportisti pietiek, viņi manā skatījumā nepaliek mazāk. Ir jautājums, cik daudz tu attīsti to izlasi, lai viņi to tur starptautiski konkurētu. Tas ir. Feeder makšķerēšanai viss kārtībā. Tā, pa lielam. Salīdzinot ar pārējām disciplīnām, salīdzinoši masveidīgi, pat ar to, ka tas varbūt arī nav tas lētākā disciplīna. Ja? Tomēr tev ir tā kasta tur vajadzīga, kur apsīst. Arī barošana, visu. Jā, dzīvie tārpiņi. Tad mums neko nevajag piepušķot feederēšanai, ja? Viss kārtībā. Pušķot? Pagaidām. Kā ar daļā dzimumu pārstāvēm jūsu sportā? Maz. Ir kāds 2-3, kas aktīvi startē, bet tas arī viss. Kāpēc? Grūti teikt, varbūt vīri vienkārši izmanto feeder makšķerēšanu, lai aizbēgtu no sievas un neņemtu viņu līdzi. Varbūt viņām vienkārši nav tāda pieredze, jo feeder makšķerēšana ir tāda lieta, kur tu vari aizbraukt, pasēdēt pie upes un parunāt un atslēgties. Ja? Tad varbūt sievai viņš neredz to vietu, bet kopumā ir sievietes, kas startē. Ja? Varbūt viņas varētu būt vairāk. Ko tu domā par feederu? Feeders kopumā nevis kā sports, bet kā makšķerēšana, man liekas, arī tāds labs veids, kā vienmēr kaut tie maziņi izķers. Vienmēr būs kā aizvest mājās tai sievai. Tā.
Fīders, īstenībā ar Fīderu tā ir. Man liekas. Kaut kāda zivs vienmēr būs. Jautājums, cik daudz, cik maz. Bet es domāju, ka neviens mājās tās mazās negaida. Nē, bet tu jau sievi jau vispār nezini, ko pa makšķerošanu. Tu jau var izstāstīt, ka šitā priekš vīmbas ir milzīgi. 16 centimetri dēļ. Kaimiņš nes lielākas vīmbas. Un no ķīšiem sanāk visgardākā zupa. Mazās jau visgaršies lielās atlaidi. Lielās jau nav garšas. Veca gaida. Jā, labi, ejam tālāk. Fīderi mēs izrunājām. Kas šis ir? Labi, spinningošana no laivām. Šī bilda no aizvakardienas arī Aloksnē noslēdzās. Šeit es varu izstāstīt noteikumus. Tātad ir 3 dažādas zivju sugas. Ja? Viss nav nekāds svars. Svāri nav, ir uz mēru. Tātad ekipāžā ir 2, uz laivas ir 2 makšķernieki. Viens laikam ir tiesnesis šeit uz laivas. Tātad ir jānomēra, ieskaitē iet 3 līdekas, 3 zandarti un 3 asari. Jeb dažās sacensībās, kuras es komentēju pagājušajā gadā, jau bija iekļaut arī 5 asari. Asariem no 25 cm, zandarti 45 un līdekas no 50 cm. Pareizi, man liekas, pareizi. Priekš komerces sacensībām, jā. Latvijas čempionātā ir savādāk noteikumi. Kā, ok, sorry. Tur bet 2 sugas gāja. Vai bonus zivs ar skaitiem? Nē, bonus zivs ar gāja. Es neatceros, līdeka, asaris un zandarts. Nē, vispār jā. Bet, jā. Vēl ir bonus zivs. Kurš šajā bildē, mēs šo savus džekus pazīstam, baigi sakarīgi. Tīpari, viņi pie mums ir bijuši ciemos, tas ir Otto. Un Aleksis. Un Aleks, jā. Ko tur Aleksis pie tā monitora? Ko viņš tur dara, varbūt? Viņš tincīgu. Tā, godīgi izstāst, ka viņš tincīgu. Bet viņam nevajadzētu bišķi parabolītēt Toto, jo Otto tur smeļ kaut ko. Džeks kaut ko tur tīna. Kas notiek? Jā, tur... Nolaidība. Īstenībā tur ir tāda, zin kā, parasti saka, komandas darbs, tā izstāst, ka, zin kā, bet kādreiz ir arī, piemēram, basketbolā, ir komandas biedri sastrīdējušies. Tur nedod viens otram piespēli. Tad šeit izstāst, ka... Strīdiņš kaut kāds? Ir bijis strīdiņš, zin kā, tur visu nedēļu Aloksnēs ezeri trenējušies, kaut ko nesadalījuši, nezinu, toalas laika, dušas laika. Oto saka, klausies, man ir cope, es valku ārā. Es neredzu, ka es tīnu cīgu. Jā, velc, labi, pastīsimies, kādos sanāk. Es domāju, ka viņš mezglas vienkārši. Jā, varbūt. Bet var redzēt, tas, kas man pārsteidz, ka ir tas miers, jā. Es pie šitādas zivs, es nezinu, cik liela viņi tur iesmāt, bet izstās iespaidīgi. Viņš laiž viņu vaļā. Vai laiž vaļā? Process ir beidzies. Viss, jā. Tie ir process beidzies. Labi. Tad Aleks, viss ok. Ko es gribētu teikt, kad, man liekas, pie šitās te popularizēt to, ko tagad dara ar visām tām komerces sacensībām, vajag vēl vairāk rādīt, un tagad tā tehnika attīstās, kad, ja tagad jau pēdējos kapos tur var nodrošināt, ka tur uz 3 laivām ir tā kamera, kad var pieslēgties, kad ar laiku attīstīt, jā, jo, man liekas, šitā ir tā cope, kuru forši tur pārlikt no laivas uz laivu, tur skaties, viņi ir tur, šitie ir aizbraukuši tur, man liekas, to laivu tabulu, jo, kāds reiz tiek sūtīts bildes, nav jāgaida beigas, tu vari laivā labi sakot, ka, šitais ir, man liekas, tāds labs, ko tu vari uztaisīt par tādu ļoti skatāmu, un, ja cilvēkiem patiks skatīties, tad viegli arī pavilkties to pašam darīt. Šogad bija pirmais gads, kad Garmin Predator Cup gāja sporta kanālā, laivā. Jā, pareizi. 2 dienas, jā. Es nezinu, Best for Sport. Vai Best for Sport, Best for Sport, jā. Bet es nezinu, cik tur skatītāji daudz bija, bet stila fakts, kad gāja. Jā, un tagad sāk šis ir tāds, jo tur ir, un sāk, kā visur citur, tur tās svēršanas daudz notiek tur tajās dienas, bet te ir tā foršā lieta, kad ir tā bilde, ir tas nomēri, kad laivā mainās tie rezultāti, tas ir dinamiskākais, kam tā kā sakot līdzi, kā skatīt, un ja tev ir interesanti sakot līdzi kā skatītājiem, tev ir interesanti nopirkt to. Tieši tā. Klau, man jautājums pēdējais par laivu makšēšanu, no spinningošanu no laivām. Kā tur ir dalībnieku skaitu? Tagad Latvijas čempionātā bija pēdējā pusmā 23 ekipāžas. Mazāk nekā pērn, bet, kā minēja mums tiešraidē Gatis ar Tomu, kad problēma ir tā, nevis problēma, bet drusku sarežģīta tas, ka 3 dienas jāpiedalās, jā, un tev jāatrenēs nedēļu, un tas acījā baigi daudz dalībniekus. Ok, ejam tālāk. Paldies. Jā. Bet kopumā disciplīna attīstās, tas līmenis ļoti augsts šogad ir, un kaut kād jauniņiem, kas ieiet iekšā, viņiem būtu ļoti, ļoti grūti. Ok, ejam tālāk. Šitā ir tā, ko es pieminēju, kur tajā upē tās foreles, jā. Jā.
Es aizmirsu, kā viņš, bet to es nezinu, kā viņš. Varbūt tur izdomāt. Pirmā, kas nāk prātā. Bet tu aizmirst, varbūt tev kaut kas nāk prātā. Rivers. Streams. Slengā sauc. Stream. Jeb spinningošana no krasta saucās. Spinningošana no krasta, jā. Jā, viņi pārstāv notiek upēs, tekošā ūdenī. Šis ir no pasaules čempionāta. Šeit kadrā redzam Latvijas leģendāru copmani, dzīvo leģendu Raimondu Kinertu darbībā. Viņš ir ļoti daudzās disciplīnās. Viņš kaut kādā ziemas starpā? Nē, nav. Tas viss ir pareizais apģērbs. Okay. Jā, ķer zivis. Kurš noķers vairākas zivis konkrētā sektorā, tas atkal iegūst vietu un no vietu summu skatās uzvarētāju. Bet es gribēju prasīt, šitien uz tām sacensībām tajās upēs pirms sacensībām tiek speciāls salaistas? Kā kurās? Pārstrājā, bet pārstrājā. Ārzemēs varbūt, es nezinu, varbūt arī... Bet droši vien, ka laiž. Bet jā, mēs pēdējos gados, nevis pēdējos, visu laiku tika laists pārsvarā šās varavīksnes foreles, kas ir skatās invazīvā suga, tur baigi jāmonitorē, cik daudz laiž un tā tālāk. Un šogad bija pirmais gads, kad pēc ilgiem laikiem, kad strauta foreles laida iekšā. Bet ielaida tas? Jā, ielēja juglā. Bet kā mums, teiksim, mums vajag tos jaunos dalībniekus? Jā, šai disciplīnā arī vajag jaunu piesaistīt, jaunus sportistus, jo visi vecie maļās savā starpā un vajag jaunas asins, jā. Un kā mēs varam to izdarīt, Rudolf? Kāds tev ir šeit, man liekas, kad ir jāspiež uz to, ka tā ir jāspiež tiem cilvēkiem, kam jau patīk copēt, un jāparāda tas, ka tu nonāksi pie ļoti foršām upēm, ļoti foršās vietās, foršos vai sliktos visādos laikus. Kad tā kā redzēsi, kad te... izbaudīsi, zin kāds spinningošanā, tomēr tagad jau tur tos ekrānos tu skaties un vispārējo, ka te tāds, šitais man liekas tāds, tu esi tiešām, šitais uz dabas mīļiem jāspiež, lai dabas mīļi te māc. Tā ir. Jā. Jo ir tie sportisti, kas tur startē, viņi ir daži, kas pārklājas citam disciplīnām, bet daži tikai, kas uz to tikai, ja tāpēc, ka viņiem patīk tā straume un patīk tā dabīgā vide. Man liekas, ka arī šajā vienā no tām disciplīnām, kur tev ir tāda ķirurģiskā precizitāte jābūt, kur tu trenē to kastingu, ka tu tur pieeji pie tā akmentiņa, izvadi no tā akmentiņa, apvadi viņam apkārt, tur ir atstraumīta un vēl kaut kas. Tas ir tāda Tā ļoti delikāta copa. Tad uz ķirurgiem mācām, slimnīcā liekam reklāmas. Starp citu arī mediķi piedalās. Arī anesteziologs Juris Stīpiņš piedalās. Viņam ir cienījams vecums pār 70 gadiem. Viņš stāv starp tiem akmeņiem tur klumburē, bet tāpat viņš tur piedalās Latvijas čempionātā. Viss cieņa. Lūk, šī ir tiešām disciplīna, kur mēs noteikti aicinām vēl dalībniekus. Jā, noteikti. Es pieļauju, ka arī būs atsaucība. Šajā nedēļas nogalē arī Latvijas čempionāts notiek. Kur viņš notiek? Braslas upē. Mīla dabu un piedalāties. Jā. Labi, mācam tālāk. Street fishing? Tā kā street spinningošana? Latviski. Ielas spinningošana? Savādāk. Urbānā? Vēl savādāk. Pilsētas spinningošana? Turpinām. Pilsēta ir, jā. Pilsēta vidas, jā. Spinningošana pilsēta. Man liekas, ka viņš nav neuzmanējis, bet jā, varbūt šī bilde. Ļoti labi šī bilde. Jā, mums ir kāds street fishing. Street fishing ir vienkārši mega augna. Jā, tīpaši jauniešu vidū ļoti populārs. Jā, patreiz. Bet tad, man liekas, šis ir tas, uz ko ir jāspēj. Ja man tā kā street fishing ir, pilsētvidas spinningošana, makšķerēšana, tad šo ir jāspēj kā spiež uz entuziastu basketbolu līgu. Šis ir tas, ko var darīt jebkurš, kam ir, man liekas, kāds, kuram gribās piedalīties sacensībās, nevis tikai ķert atlaist savu draugu kompānijā un lielīties čatā, kuram ir vairāk, bet tiešām, kurš grib piedalīties sacensībās, un šitais ir, tam ir jāpaliek vēl masveidīgākam, un, man liekas, tad nevienam nav jābaidās iet piedalīties. Tieši tā. Galīgi neiet sakalnies, ej mājās turpatās. Es domāju, tev ir bijusi smagāka darba diena, tu iekāp iekšā mašinā, kur jau tev bagažniekā stāv tavēs spinnings, paņem tās 3 paciņas ar māneklīšiem un ej pie tās upes. Rīgā ir pilns, citās pilsētās arī pilns ir atvērtie ūdeņi, vienkārši ej un izlādējies, un mājās aizbrauc priecīgs. Bet, par ko es par šito domāju, tātad, es doņās vispār. Bet varbūt es pateikšu kaut ko, kas eksistē.
Tātad man liekas, vispār, lai izveidot tur gan ar kaut kādām bildēm, lai ir tā kā leģitīmi, tas viss, ka man liekas, varētu uztaisīt. Zin kā, piemēram, tie cilvēki, kas spēlē discgolfu, vai ne? Vai arī parasto golfu, viņiem ir tā aplikācija, kuru viņi visu laiku. Tad, man liekas, uztaisīt kaut kādu tādu sacensību aplikāciju, kur, piemēram, ir, nezinu, tur ir Rīgas tie un tie ūdeņi, street fishingā, un kur tu vari iet un ar bildēm, tā kā teikt, 3 stundās izķert. Kaut kā, kad ir tāda visu laiku reitings, tā kā ar visiem, kas, man liekas, to var vēl pušot, lai tā sporta makšķerēšana paliek populārāk. Labs punkts. Mēs par šo esam domājuši, jā. Jā, šis labs punkts, jā. Bet šī disciplīna tiešām ļoti ātri aug. Mēs runājām ar Pasaules makšķerēšanas sporta federācijas vadītāju. Viņš teica, ka šis ir nākotne. Entry, ienākšana šī disciplīnā ir ļoti zema. Tev tiešām nevajag lielas investīcijas, un tev ir pieejami tie ūdeņi. Ļoti perspektīvi. Un viņi ļoti aug. Un, starp citu, mēs esam pirmā vietā pasaulē. Pagājušajā gadā, mums zelts ir Itālijā. Zelts. Visas pasaules zelts, jā. Okay. Un pirmajā gadā viņiem tā sudrabs nebija. Viņi arī ir kopvērtējumā Latvijā pirmā vietā. Jā, top džeki, jā, Jānis Briedis un Gats Malmēsters. Saka, ja tu tiešām gribi, ko es, man liekas, sacensties, tev varbūt viens vienkārši kāds, ko tu, mjauks un tāpat ķer. Šai disciplīnai, manuprāt, viss kārtībā. Paldies Gatim. Virziens ir pareizs. Jā, ejam tālāk. Labi. Zemledus makšķerēšana. Jā, ļoti precīzi. Tur es arī zinu, ka Latvija, es nezinu, tagad savā laikā ir bijusi, kaut kāda krūtā. Bija laiki, jā. Jā, bet kā šitien ir ar dalībniekiem? Man būtu nokomentēt to dinamiku, cik nāk klāt un aiziet, bet dalībnieki joprojām ir daudz. Vismaz pēc tā skaita, ja mēs salīdzinām pārējām disciplīnām. Arī šeit visu nosaka svars. Ja, tad nemēram metrus, centimetrus un tā tālāk. Kuļķenītē met iekšā. Jā, un pēc tam viņi tiek nosvērti un tad 2 dienu rezultātu apkopot. Man vienīgais, laikam, kā padarīt šo sportu populārāku, būtu izskaust, ar blītkotājiem sabiedrībā jau uzreiz ir tā negatīvā, ka tie ir tie pirms ledus jau uz ūdens un jau tur... Drošības jautājums. Jā, un vienkārši un līdz ar to tas met arī ēnu uz to kā uz sportu, jo daudziem jau atcerās, ko es iešu tajā zemledus. Zemledus ir tie, kur tur apsmēja, kas tur jau ārā pavasars uz pēdējā ledus gabalu riskēja ar dzīvību dēļ 2 zivtiņām. Kā vajadzētu, ja kaut kā, varētu likumiski regulēt. Vienkārši vai būtu tās, ja ir virs plus 10 grādiem, tad jūs ejat, uz ūdens, jums būs sods un vienkārši. Tu kādreiz jāizbrauc ir, kad pēdējais ledus ir, un kad ir liegums Rīgas pašvaldība atrasties uz ledus. Tāpat ir, jā. Jā, kad apendicītā, ka piebrauc pašvaldības policija, kāds ir. Visi kā roņi mūk. Bet tā kā, jā, es nekad tos cilvēks nesapratīšu. Ko? Kas tas par risku? Kurā brīdī tas ir jebkā vērts risks? Labi. Bet šī viena no disciplīnām, kur tiešām varētu būt otra, teikt, lētākā, bet pieejamākā potenciālajiem gan sportistiem, gan arī hobiju makšķerētājiem, jo investīcijas nav lielas, tās mazās makšķerītes nemaksā neko, tie murmulīši arī nav lielas investīcijas. Var jebkurš gan makšķerēt, gan arī pamēģināt spēkus sportā, jo noteikti ļoti daudz tādu reģionālās sacensības. Ir Latvijas čempionāts ir ļoti augstā līmenī, tādā ziņā, ka sportiskajā līmenī, ka tur daudzi pasaulē mums, periodiski mūsējais kāds izšāja. Mums bija šogad ne, bet pagājušajā gadā Andris Jerums mums bija otrais pasaulē. Igaunijā bija pasaules čempionāts. Pējpus? Nē, mums bija cits ezers, bet arī kaut kāds, man liekas, lielais. Respektīvi, mēs esam ļoti konkrēti spējīgi, un tas Latvijas čempionāts ir tiešām tādā sportiski ļoti spēcīgā stadijā viņš ir. Lūk. Kas mums vēl? Mums beidzās. Bet mums ir viens. Šīs bija 9 sporta veidi. Mums ir 10 disciplīnas skaitās. Mums ir vēl viens sporta veids, kas No kurienes mēs esam to ņēmuši? Mēs esam ņēmuši no Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas. Ir arī 10 tādu disciplīnu. Jā, mēs ar Igoru nevaram nodefinēt paši to disciplīnu. Kas tur notiek, jā. Bet mums ir, vadoties no bildes, mums Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas mājaslapā ir šāda bilde. Tā.
Viņa ir nedaudz palielināta. Pikseļaini, piedodiet, bet vienkārši iezūmos. Tātad disciplīna ir tautas sports? Tautas sports, jā. Tautas sports, jā. Šī bilde varbūt var nokomentēt, kā tev liekas, kas tas varētu būt? Šis varētu būt jebkurā no disciplīnām. Šis ir normāli. Izstāst, ka viņam ir atdalījies kāds. Nē, tad es īstenībā nesaprotu, kas tur notiek. Kāpēc spola ir kaut kur Viņam ir kaut kas saplīs, vai ne? Nē. Pamēģi, kad mēs ejam šito. Man izstāsta, ka viņam ir kāds sadalījies 2 daļām, un spola arī krīt nos, bet viņš turpina copēt. Šajā gadījumā izskatās neveiksmīgi mākslīgā intelekta uzģenerēta bilde, bet mums ir iespēja, mums ir risinājums. Mēs varam šobrīd sazināties ar Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas ģenerālsekretāru un precizēt šīs disciplīnas. Mēs zvanām. Bet šī bilde tiešām bija? Jā, šī ir oficiāls tā bilde. Viss ir bilde, jā. Cerams, ka pacels. Negribu šo sarunu. Viņš zina arī kādā jautājumā? Nē, viņš apmēram nojauš. Agri, čau! Sveiki! Tev no studijas zvanam. Mums te Rudolfs Krugāns arī ciemos. Mēs, respektīvi, skatāmies bildes, runājam par disciplīnām, kur un kā piesaistīt vairāk cilvēkus, bet apstājāmies pie 10. disciplīnas, kas saucās tautas sports. Ne es, ne Renārs nemācējām paskaidrot, kas tas ir. Tu esi tiešais cilvēks, kas vislabāk to pateiks. Faktiski tautas sports jau ir tā, ka federācijai, protams, ir galvenais mērķis, ja tur organizēt tos Latvijas čempionāts kausus un noformēt tās izlases, aizsūtīt uz pasaules čempionātiem, ja. Vismaz iespēja robežos darīt visu, lai tas notiktu, ja. Bet savukārt tautas sports, viņš jau ir neatņemama sastāvdaļa, ja, visā tajā sportā. Ne visi tur ir gatavi maukt uz 100% visos mačos, ja. Tautas sports ir tādas sacensības, kur nedaudz vienkāršotāki noteikumi. Varbūt ir atsevišķas sacensības, kur noteikumi ir līdzīgi, bet tur netiek pielaisti lielie meistari klāt, ja, lai veči varētu savā starpā izmantoties, kā saka, izviloties. Ja, tur ar to tas arī atšķirās. Faktiski, ja tās pats sports vien ir, tikai, varbūt ir īsāk tie laiki, kur makšķerē, ja? Vienkāršotāki noteikumi. Viņi lokālāki parasti kaut kur notiek tās visas sacensības. Bet tas ir jebkurā disciplīnā, vai tā ir konkrēta kaut kāda makšķerēšanas tehnika? Tas ceļš ir ļoti vienkārši, teiksim. Mums tāds spēcīgi tā tautas klases, spilgtākais piemērs ir feederi. Ja? Ir tas čempionāts feederu makšķerēšanā un ir A-līga. Viņi tā ir saucās amatieru līga. Ja tas tulkojas kā amatieru līga, Latvijas čempionāts viņiem ir. Ja? Jā. Tur veči jau vālē tieši tāpatās kā lielie, ja? kā lielajā čempionātā. Tikai tā atšķirība tāda, ka tur nav to sportistu no lielā čempionāta. Ja? Un tur tāpatās tie klubi visi viens otram palīdz tajā A-līgā. Viņi tā kā senāk, viņi trenējās. Viņi varbūt negrib uzreiz iet iekšā lielajā čempionātā. Ja? Viņi grib pamēģināt spēkus. Ja? Bišķiņ piezemētākā vietā, ja, un tur jau viss iet uz priekšu. Arī spinningošanā ir dažādi tie mači, ja, varbūt ne visas tur ņem, teiksim, tie, kas uzrunā federāciju, ja, un, teiksim, mēs varam vienoties par kaut kādiem sacensību nosacījumiem, ja, teiksim, par mūsu tiem principiem un uzstādījumiem, ja, tad, galvenokārt tas ir ķer un atlaidi, ja. Jā. Tad pārējais tur vēl kaut kādas tur noteiktas lietiņas, ko mēs vēlamies redzēt, un tad nav problēma, mēs varam to visu darīt, jā, Agri, paldies tev. Mums tagad ir padziļinātāks ieskats, kas tas tautas sports ir. Mēs baigi forši izrunājam pārējās disciplīnas, noteikti varēs skatīties mūsējā nākamajā sērijā. Paldies tev, liels, Agri, paldies, čau. Labi, lai jums veicās. Paldies. Bet, Klau, es ar mazām neprecizētām, es reāli visu uzminu, ar kārpu es uzreiz, bet tā pa lielam es... Tu zini vairāk nekā mēs gaidījām. Jā, nekā mēs gaidījām, jā. Labi, tad... Jā, bet tu drusku vēl par sportu. Tu negribi pamēģināt kādu disciplīnu? Nē, man šis tautas sports ieintriģēja. Bet nē, ja godīgi tas, ko es gribēju pamēģināt, ir streetfishings, jo kāds, man liekas, teica pirms ieraksta,
Man jau kādreiz tur Āgenskalnā patīk iziet AB Dambīti, tur tas pats Zunas kanāls. Ko tu darīsi sestdien? Es svinu savu dēlu 2 gadu jubileju. Ideāli svētki kopā ar dēlu streetfishingā sanākt. Kur ir šo? Uz Rīgā arī. Nē, mums ir, labi, uzreiz atzīmēsim abus. Šosdien svētdien ir unikāls gadījums, ka ir divas disciplīnas vienlaicīgi notiek uz AB Dambju. Es atceru no Āgenskalna, esmu ļoti forša vieta, būs gan feeder Latvijas čempionāts, gan arī streetfishingam. Streetfishingam to zonu izņēma ārā, lai tur nesāk mest pāri, bet tu redzēsi džekus, kas skraida, aktīvi mauc, ja, un tu redzēsi to, kā viņi pieeja, cik nopietni viņi tam pieeja. Var arī vietas nočikot, kur tad izķerās. Bet, manuprāt, streetfishings abas dienas notiks. Bet, es domāju, ka pirmkārt ir Latvijas čempionāts streetfishingā, un arī notiek komerces turnīrs, kā viņi sauc, BAMS saucās Streetfishing līga, kurā arī amatieri nāk iekšā. Es esmu redzējis tādu, jā. Tā kā, ja tev vajag tur kādu wildcard iedot, mēs sarunāsim. Jā, vajadzēs paprasīšu. Kādreiz noteikti. Es noteikti kādreiz pielaišos kādās sacensībās. Tas ir vairāk skaidrs. Ideāli, priekš dzirdēt. Labi. Kas mums vēl palika? Tad, kas mums ātri jautājumi? Laižam ātros, jā. Nu ko, sāc tu pirmais. Es gribu to otro daudz. Labi, metrs vai mikrofons? Man jau ir mikrofons. Pagaidām mikrofons. Es biju laivā tajā Somijas braucienā, kad ar Saču, kad metrs izvilkās, man bija tāds crazy. Es taču gandrīz man būtu nosits mans laibriedrs. Es tā kā ko sapriecājos, es tā kā redzu to metru, un viņš tāds wow, un tā ļoti sportiski tajā Somijā. Un es tā kā tā vienā brīdī nolaidu to sačuku to zemē, un viņi gandrīz izlaic ārā. Pirms foto vēl, jā? Nu, pirms laivā iecēlu vispār. Tur bija crazy, jo tur gandrīz es jau iedomājos, ka man būtu beigusies draudzība. Klausies, nākamais ir tiešām jāatbild ātri, tādā ziņā vai nu. Bāliņš vai Dave Chappelle? Kā komiķis? Dave Chappelle. Kā draugs Bāliņš. Bet vēl mēs iepazinies ar Dave, mums Daves arī okay. Gan jau, viņš ir ļoti okay. Bet, tomēr tas ar Bāliņu draudzēs, viņš bija vienām kāzām. Es netiek vajā. Viešurs vai kāds no Somijas ezeriem? Copis ziņā kāds no Somijas ezeriem. Viešurs nav baigi. Es tādā pēc Pircieta ezerā viešurs mums ir pirts, bet tā Copis ziņā noteikti kāds no Somijas ezeriem. Tad visbeidzot tāds klišē jau Asers vai Līdaka? Laikam, ka Līdaka. Zini, man ļoti patīk tie Aseri, bet man kaut kas tajā Līdakā. Kad tu izvelc Līdaku un viņas tas plēsoņas skatiens un tas kaut kāds tāds... Līdaka ir kaut kāds, man viņa, es zinu, ka daudziem tā vispār lējās tāda super, varbūt gar, bet kaut kas man tajā Līdakas, kad tu viņu noņem, tu pasties, viņu tur tas, kaut kāds tā kā, Līdaka. Vēl beidzamais tāds arī tāds klišejs jautājums, ne klišejs, bet spoli, pa 50 eiro vai pa 500 eiro? Man pa 50. Nē, 50, jā, protams. Tu vēl neesi. Es esmu tas tautas sports, tas ir atdalījies un skolu karājās. Nē, protams. Es esmu sākies vēl neesmu tik tālu. Es arī negribētu, lai man tā copi pāriet tik tālu. Man patīk, noteikti pagaidām pa 50 eiro. Noslēdzot varbūt tad mūsu foršo diskusiju, kāds ir tavs... Konči nopelnīt. Tas būs pēc tam, pēc pēdējā jautājuma. Kāds ir tavs novēlējums makšķerniekiem Latvijā? Neatkarīgs sportists vai ierindnieks? Man laikam tāds kopējais novēlējums, tas būtu visiem, ir, un kas tagad jau, protams, ir mainījušies, bet vēl vairāk turpināt. Tas, ka, man liekas, tagad jau makšķernieki pārvēršās par tiem dabas draugiem un palikt tādiem vairāk ne tikai ķer un atlēt, bet vispār, ko mēs atstājam aiz sevis, lai aiziet mazāk. Lai mazinās tas, ka makšķernieki jau tur aiziet, atstāja tev tās barību, figņas atstāja, viņi jau tikai piesārņo, piedzerā, apmēram. Kad turpināt parādīt, ka tas līdzīgi, zin kā, man ir iebjās, kad par medniekiem sāk, kad mednieki kaut kā nošāv tos dzīvniekus, man ir iebjās, nē, bet mednieki ir arī tie, kas tur tos izmetos dzīvniekus baro, uzsko, kad parādīt, arī viņi ir. Jā, kad arī makšķernieks savā ziņā,
lai pazūd tas padomju makšķernieka, kad, jā, beidzam makšķerēt. Es arī vēl joprojām redzu, tur aizbrauc par babīti, kad tie visi tiek atstāti tur ugunskura vietā. Viss, nu, tā kā to aizvien vairāk izskaus, lai turpina augt priekšstats par to, kas ir makšķernieks. Un, jā. Tas ir tas, ko es novēlēju. Lielisks novēlējums. Super. Tā, mums ir jāizdala tev nakušai copēji. Yes! Lai tev... Vienāds garš. Nē, nav. Es ņemšu to vienīgu atsevišķi. Tā, lai nākušā cop tev veiksmīgi un lai nav tev... Yes. Paldies. Uzlīmīs mēs tev iedosim arī. Jā, ir noteikti. Bez uzlīmītēm mājās neies. Paldies. Super. Paldies, Rudolf. Katru laiku un atnāc mums. Super. Ļoti forši. Prieks, ka mūs bija skatījies jau. Tad pārējiem, kas skatās pirmoreiz, noteikti skatieties vēlreiz un abonējiet. Un abonējam YouTube kanālu. Un mēs noteikti gaidam tevi pie ūdens. Es būšu satikt. Un, ja tev ir tiešām parādās tā vēlme kaut kur iestartēt kādā sasacensībām. Es varu mazu pēdējo lietu, kas man liekas Latvijā vēl ir jātīst. Un to vienu brīdi bija izdarījis Gins Grāvels ar savu sievu, kas man liekas vēl piesaistīt makšķernieks. Labi, Oltē viņš tāds bišķi zinātnisks, bet mums mazliet pietrūkst gan tie raidījumi, gan youtuberi tiem, kas grib sākt, jo bieži, zini, tu daudz raidījumus ieslēdz, un tur ir, kas jau saržīs, te ir tā mūsu laipa 50,000, rekordu 19 ekrānu, brāns apsties kādu zandartu izvēles, un tad tu sapņo, es braukšu ar savu kocenu un elektromotoru tajā babītes azarā pa zālēm. Tā kā, man liekas, būtu forši, ja būtu tie vairāk arī tie raidījumi, kas ir tādi, kā ir, ka tu... Tautas makšķernieki raidījumi, jo tas tomēr, tas, ka tu YouTube skaties, tas tev uzsēdina vairāk braukt, mēģināt atkārtot to, bet mēģināt atkārtot kaut ko dara daudz, kas ir apmēram tā kā man skatīties Giannisu NBA spēlēm, un tad amatieru līgā mēģināt darīt to, kad būtu forši. Vairāk iesācēju. Jā. Šis man baigi labais punkts. Ir jau tie... Ir Džeki pie mums arī bija. Kristaps ar... Jā, Atis Artvija. Tā kā viņi... Smirnovi, varbūt tad es spēlēs ganām, bet to vajag. Bet varētu vairāk tā. Varētu, droši arī nebaidoties filmēt savu saturu. Jā, noteikti. Viennozīmīgi. Viss? Beidzam. Paldies. Paldies, tā. Čau. Copēs frekvence. Ja tu metrus ķer un boilas rullē, stundām skaties pludiņā un rezultāts nav nulle. Ja tev vizuļiem un vobleriem ir pilnas somas un tev džigošana regulāri pienās lomus. Ja tu mīli pabūt dabā, celties agri aizbraukt copēt un copes sacensībās arī mīli forsēt. Ja tev pasaka neasakas un atbildi tu necenzē, mēs esam vienā vilnī, esam copes frekvence.